Kur mēs esam? Kārniņa bedres. Zini tāds vietas? Kārniņa bedre? Bedres. Bedres? Jā. Nu, tagad zinu. Vietējie noteikti atpazīs savu vietējo peldētavu. Savu bedri vietēji atpazīs, jā. Nu ko, patīrīsim peldvietu un pierreiz paskatīsimies, kas tur vēl ūdenī, ne? Jā. Ja tev patīk, ko mūsu komanda dara, tu vari droši atbalstīt mūsu jaunam ekipējumam. Šeit būs QR kods, ko var noskanēt, kā arī links pielikumā. Peldvietā bija viss tīrs, izvilkām dažas pudelītes ārā. Ieteiktu peldēšanai izmantot tikai to daļu, no kurienes mēs gājām ūdenī. Es viņu atzīmēšu kartē. Rūpnīcas pusē vispār nevienam neieteiktu iet peldēties, jo tur zem ūdens ir dažādi metālā asi priekšmeti, armatūras, kaut kādas konstrukcijas, kas varētu būt diezgan bīstamas. Otrajā pusē, tuvāk ceļam, tur vispār neieteiktu līst ūdenī. Tāpēc, kad ir dažādi metāli, asi priekšmeti, mucas, saplēsas. Tas ir dīķis, dziļākā vieta? 5,2. Un tas nebija vidus pie krasta tuvāk. Vidū bija aptuveni tāpatās. Un ūdens 25 grāds. Šito mēs ieliksim mūsu kastē. Teiksim tā, puskasti aizņems uzreiz, ne? Lai vietējie iekomentē, kam tas ričiks 100 punkti, visi zina. Diemžēl mēs viņu savākt nevaram, mēs viņu atstāsim tepat. Ja kādam vajag metālužiņas, lai nāk pakaļ, vai detaļas.